Man bija sapnis ritīgākais. Vispār sapņu nozīme, tu tici kaut kādiem tev, ka ir sapņam nozīme, piemēram, ka tu sapņo. Nē, tu man viņu tur visu laiku vienādi, nezinu. Man muta ir ritīgi apsēst, vienkārši nereāli apsēst tas sapņu nozīmē. Viņi redz kaut ko tur, nezinu, tur, es tev šodien redzēju sapnī, tu tur gāji pa uz skolu un te uzbruka tīģeris. Tas kaut ko nozīmē. Tu tagad labāk neskojies un labāk neej uz teātri, tas kaut ko nozīmē. Come on! Šito, tā te zenti ir baigi iegruzīt šitās te visās paranormalitātēs. Ar viņu varētu ritīgi padiskutēt, žāk, ka nav. Bet tā, es tik redzēju sapni, vienkārši bija kaut kāds nereāls sapnis, kaut kāds ārkārt sapnis, šista BS sapnis. Nes, ko viņš varētu nozīmēt, ka roči es guļu, un tas bija sapnis, tā nebija fantāzija, bet tas bija sapnis. Ģip tur tā kā filma, redz veceni, veceni stāv profilā. Ģip, nobīstās un sāk skriet prom. Ja viņi mūka prom, un nākamais kadrs parādās. Veceni skrien prom, bļauj no bailēm. Veceni šokā, bļauj. Un parādās viņai pakaļ skrien. Tad liels rēsns, pliks mēģers ar pliku kuli, bļauj. Un es pamodos. Ko tas sapnis var nozīmēt? Es aiziešu putrē, mums redzēju šitāds apkoču var nozīmēt. Labāk neej uz teātri, labāk neej uz veikalu. Tas nozīmē kaut ko sliktu, nevar būt tā, bļē. Nu. Man atkal bija tā kā, es tā kā sapnis, ka es guļu tā kā savā gultā, bet pie gultas blakus it kā naktī atnāk pupelis, ja? Viņš kaut ko paņem. Bet tā kā kājas, viņš apsēžas, tā kā kājas aizliek aiz galvas, kurš tur bēvi un istabu apkārt rītīgi. Kaut ko tur rīpo, tā kā tādā riteniņā, un tur tikai bliež ārā. Es nezinu, man nav sapni vispār. Es sapņoju laikam reizi gadā sapni, kur es reāli atceros arī. Jā. Man nav, es nesapņoju, es nezinu, kāpēc. Bužiks laiks tās. Zini, kas ir creepy? Ka mēs ar Bužiku, es uzman Bužikam, ejam uz veikalu, davai ejam. Es eju pie Bužika, mēs ejam uz veikalu, un viņš pēkšņi saka, es šodien sapņoju tevi. What the fuck, bļē? Come on! Ko man tagad teikt, ko man darīt, bļē? Vienkārši apgriezies un atpakaļ mājās, bļē. Un izēju no istabas ārā.